Hannas stāsts. Kad esi noskaitījis lūgšanas, tu vari izdarīt vairāk nekā lūdz. Tu nekad nevari izdarīt vairāk nekā lūdz, kamēr neesi noskaitījis lūgšanas. Korija Tena Pulma. Mēs bijām jauni, naivi, laimīgi un ļoti satraukti. Pirmā ultrasonogrāfija apstiprināja, bērnistabas sienas būs jākrāso rozā krāsā. Laiks skrēja vējas pārniem, un pēdējās ultrasonogrāfijas apmeklējumā man piebiedrojās mans vīrs, Lerijs, mūsu 2-gadīgais dēliņš. Kamēr viņi lūkojās ekrānā, Lerijs ar viņu pacietīgi nodarbojās. Guļot gultā, man galvā iešāvās vairākas domas. Vai viņai būs biezi mati, vai viņa būs līdzīga man, vai spēšu tikt galā ar 2 maziem bērniem, vai es būšu laba mamma? Kad paskatījos uz medmāsas seju, manas domas pārplīsa kā ziepju burbulis. Kaut kas nebija labi. Kas noticis? Es pajautāju. Medmāsa neatbildēja, tikai daudz rakstīja uz datora. Uztraukusies, es turpināju uzdot jautājumus. Nekādas atbildes. Beidzot viņi ierunājās un pateica, ka uzaicinās radioloģijas speciālisti, lai viņi ar mums varētu aprunāties. Mēģināju uzdot vēl dažus jautājumus, bet viņa, nesakot ne vārdu, izgāja no telpas. Kamēr gaidījām, mans prāts bija nemierīgs, vai mūsu bērniņš bija miris, vai meitenīte bija kropla. Kamēr gaidījām, cīnījos ar vēlmi raudāt. Radioloģijas speciālisti atnāca un sniedza ļoti neskaidras atbildes. Viņi ieteica doties uz lielpilsētu, kas atradās stundas brauciena attālumā un veikt padziļinātu sonogrāfiju. Vai domājat, ka kaut kas nav kārtībā, es pajautāju? Viņi atbildēja, ka nevarot pateikt, un mums esot nepieciešams veikt citus izmeklējumus. Apjukuši un noraizējušies, mēs devāmies prom no slimnīcas. No šī smaguma izjūtas es sāku raudāt. Pēc ultrasonogrāfijas runājām ar speciālistu. Mūsu mazulītei mugurkaulu lejazdejā daļā bija cista, bet visticamāk tā bija muguras smadzeņu trūce. Bija jāvienojas par ķeizargrieziena laiku un tam sekojošo tūlītējo manas burvīgās mazulītes operāciju. Šis ārsts mūs nosūtīja pie neiroķirurga, kurš, kā mums teica, bija pasaulē slavens speciālists. Viņš patiešām labi pārzina šo problēmu, taču neprata apieties ar slimniekiem. Ārsts izklāstīja visus iespējamos rezultātus un aprakstīja, kādas var būt operācijas sekas. Viņas nākamais apgalvojums gandrīz izsita man pamatu zem kājām. Šādiem bērniem parasti mēdz būt arī citas veselības problēmas – aklums, kurlums, garīgā atpalīdzība un caurumi sirdī. Ja jūsu bērnam būs kāda no tām, ieteikt ļaut viņai nomirt, nevis pakļaut neskaitāmām operācijām un nožēlojamai dzīvei. Satriekti par dzirdēto, pateicāmies ārstam par mums veltīto laiku un šokēti izgājām no kabineta. Roku rokā un nesakot ne vārdu, mums nebija ko teikt. Ar šiem jaunumiem devāmies uz savu baznīcu. Visi mūs atbalstīja, raudāja kopā ar mums un uzmundrināja ar lūgšanām. Mūsu ticība tika stiprināta. Cik ļoti mums bija nepieciešama ticība. Pēc nedēļas iegāju operācijas zālē. Aiz satraukuma un telpas temperatūras dēļ man klabēja zobi. Ienāca anesteziologs, un viņa laipnie vārdi mani nedaudz nomierināja. Saņēmu epidurālo anestēziju, un manas kājas sākot no pirkstu galiem sāka sasilt. Tad tika ievests Lerijs, zināja, ka viņš nervozēja, taču manis dēļ turējās. Drīz ieradās ārsts ar medmāsu komandu, dažas bija no dzemdību nodaļas, bet citas no jaundzimušo intensīvās aprūpes. Drīz vien izdzirdēju skaņas,
kuras ilgojos saklausīt. Manas burvīgās meitiņas pirmo kliedzienu. Es raudāju, medmāsas ātri izmeklēja mani un pēc pāris minūtēm aizveda uz operācijas zāli. Kad meitiņu ved projām uz inkubatoru, medmāsas apstājās, lai es varētu paskatīties uz savu skaisto sārto spiedzošo meitenīti. Viņas seja bija ļoti apaļīga. Viņas pēdiņas bija maziņas, vienlaikus gan smējos, gan raudāju. Un tad vienā mirklī viņa bija prom no manām acīm un rokām. Es biju domājusi, ka būšu nobijusies un nevaldāmi raudāšu līdz brīdim, kad atkal viņu ieraudzīšu. Tā vietā mani pārņēma neaprakstāms miers. Ticības pilni es zināju, ka ar viņu viss būs labi. Roku rokā mēs ar Leriju gaidījām, kad mūsu bērniņš atgriezīsies pēc operācijas, un dziļi sirdī zinājām, ka ar viņu viss būs kārtībā. Dievs to visu vadīja. Pēc pāris stundām ieradās ārsts, lai pateiktu, ka operācija ir noritējusi veiksmīgi, un viņš ir izdarījis visu iespējamo, lai palīdzētu mūsu meitiņai. Viņš pastāstīja, ka ar meitiņas sirdi viss ir labi, un viņa ir samērā vesela. Ārsts centās paskaidrot, kaut arī viņš bija darījis visu, ko varējis, viņš nebija Dievs. Tāpēc laiks rādīs, kāds būs gala rezultāts. Viņš pareģoja, ka mazulīte var arī nestāvēt pati, sēdēt var nespēs, rāpot vai staigāt. Lerijas aizgāja viņu apraudzīt un atgriezās ar fotogrāfijām. Medmāsas meitiņas matos bija iespraudušas lenti. Es ļoti vēlējos viņu paturēt rokās. Kad mans ārsts atļāva taisnā ceļā doties uz jaundzimušo intensīvās terapijas bloku, apsēdos koka šūpuļkrēslā, blakus inkubātoram un turēju meitiņu rokās, it kā nekad vairs negribētu laist viņu vaļā. Viņa bija skaista, viņa bija burvīga, es viņai dziedāju, es viņu mīlēju no visas sirds, ticības pilna lūdzos par viņu. Pēc nedēļas mēs bērniņu aizdām mājās, un sākās fizikālās terapijas procedūras un ārstu apmeklēju. Gaidījām un vērojām. 6 mēnešu vecumā, paredzētajā vizītē pie neiroķirurga, es pastāstīju, ka meitenīte pati var apsēsties. Viņš ieteica pārāk daudz necerēt, jo iespējams viņa nekad nerāpos. 18 mēnešu vecumā vizītes laikā es ārstam pateicu, ka mazulīt rāpo. Viņš ieteica nelolot cerības, jo var gadīties, ka viņa nekad nestaigās. 2 gadu vecumā vizītes laikā ārstam teicu, ka viņa staigā. Viņš ieteica veltīgi necerēt, jo viņa varbūt nekad neskraidīs. Tomēr šī vizīte bija citāda. Izskatījās, ka viņš pats loloja cerības. Ārsts atzina, ka viņa konsultācijas vairs nav nepieciešamas un palūdza laiku pa laikam uzrakstīt vēstuli, lai viņš varētu sekot līdzi meitenes attīstībai. Ir pagājuši 13 gadi kopš tā brīža, kad izdzirdējām viņas brīnišķīgo kliedzienu. Mūsu mazā meitenīte pa šo laiku ir ļoti daudz pārcietusi. Tomēr viņa ir gudra un enerģiska, skolā saņem labas atzīmes, un viņai patīk lasīt un rakstīt. Viņa skraida tikai pa savām, viņai piemīt daži fiziski trūkumi, taču tie nekad nav viņu ierobežojuši. Viņa ir mūsu dāvana, mūsu skaistā Hanna Feita.